par 2024. gadu es nopelnīju ar ēdiena piegādēm. Ieņēmumi 1318 eiro, izdevumi 989 eiro. Peļņa 328 eiro, bet tas vēl neskaitot nodokļus. Peļņa nekāda, jo es šeit daudz neieliku izdevumus, kas ir par auto izmaksām, jo, tomēr, es nezinu, no cik procentiem vids sāk skatīties, ka tik neuzliek auditu. Bet, ja tomēr audits būs, tad es parādīšu visus šos video, kā es cīnījos ar Volvo. Volvo radīja ļoti krāsas izmaiņas ēdiena piegādes peļņā. Pēc šī brīža aprēķiniem izskatās, ka galīgi nav jēgas. Viss ir pilnīgi mīnusos, ar Volvo tiešām nav jēgas. Varbūt ar velosipēdu, bet ar velosipēdu tomēr būtu diezgan grūti visas dienas garumā vai pāris stundas visu laiku minies. Tas laikam īsti nav priekš manis. Jā, ar Volvo kaut ko jādomā. Visticamākais darīšu tā, kā esmu iecerējis. Janvāra beigās beigsies skate. Mēģināšu iziet vēl vienu reizi. Noteikti nebūs viegli, noteikti nebūs ekonomiski pamatoti, bet šobrīd laikam citu varianta nav. Bet jau redzēs. Daudz kas ēdiena piegādē ir šī gada laikā mainījies. Paldies kolēģiem no Indijas, kuri nolēma darba laikā pakasīt olas. Līdz 1. februārim ir jāreģistrējas PVD. To visticamākais arī darīšu, jo šad tad jau gribās pavizināties. Pateicoties šiem kolēģiem, ik pa laikam bija arī PVD pārbaudes. Tā vismaz citi kurjeri teica. Milzīgs paldies, ka skatījāties šo video. Laimīgu jauno 2025. gadu. Ar jums kopā bija Edgars, lai viss jums iecerētais izdodas.